Tātad Liepājas pašvaldības policija ir laureāts energoefektivitātes konkursā, kurš notika Rīgā. Esam ieņēmuši 2. vietu. 2. vietu esam ieguvuši pateicoties komandas darbam, kurā piedalījušies ir ļoti daudz cilvēki, gan tieši projektējot, gan arī sniedzot man personisku atbalstu, kā arī ir mācījuši ēku apsaimniekot, kā rezultātā arī ir iegūti šādi rezultāti. Renovācijas projekts policijas ēkā Liepājā sakās kā kurjos ar to, ka faktiski plānojot ēkas renovāciju, tas ir siltināšana, tik plānot arī alternatīvās enerģijas izmantošana apkurei, konkrēti ar saules kolektoru starpniecību. Faktiski tā bija pašvaldību konkursa pirmā kārta, un nevienā citā projekta pieteikumā šī faktora nebija. Un šobrīd es varētu teikt, ka šis kurjos ir izvērties par ļoti labu kompleksu rezultātu, un šī 2. vieta ir godam nopelnīta ne tikai pateicoties tam, ka bija veiksmīgais kompleksais risinājums renovācija kopā ar saules enerģijas izmantošanu, gan apkurē, gan karstā ūdens sagatavošanā. Tas vienmēr ir primārais kvalitatīvi izpildīt tas, kas ir paredzēts projektā. Ja? Plus, ja redz kādas nesaistas projekts un teiksim, ja ir šaubas mums arī kā profesionāļiem, ka kaut kas nelīmējās, tad mums ir, mūsu pienākums, mūsu profesionālitāte prasa to celt gaisā. Ja? Šī konkrētā projektā jau arī bija sākotnēji vairāk jautājumu. Un pats galvenais jautājums bija attiecībā par saules bateriju projektu realizāciju. Un jāsaka, gods kam gods, kad mūsu apakšu uzņēmējs Dansan, Liepājas kompānija Dansan, viņi pieslēdzās profesionāli un teiksim, iedziļinājās šī tehniskajā lietā, kas saistīts ar saules baterijām, iedeva konkrēts labus labojumus, kā ir šis projekts, teiksim, jāpielabo, un tas rezultāts ir, pateicoties viņiem, iegūts ļoti labs, un tā tehniskajā lietā viņu ar tavu nenoliedzam.